Skorpioni, paskatīsimies, kāds būs novembris priekš jums. Skatīsimies vispārīgās enerģijas, darba sfēru, attiecības un arī padoms no sargeņģeļiem, augstākiem spēkiem. Sākam ar vispārīgām novembra enerģijām priekš skorpioniem. Tā, te mums ir kārts mags, kas nozīmē, tā ir pirmā kārts, numur 1 tāro kavā, un tas ir cilvēks, kas pats rada savu likteni. Tad kopumā viennieks ir jauns sākums, un jūs esat mums gaviļnieki, jums ir dzimšanas diena, jums sākas jauns dzīves gads, un šī kārta raksturo tieši to, ka jūs sākat kaut ko jaunu un skaistu no sākuma. Mags arī saka to, ka jums ir visi resursi, kas jums ir nepieciešami. Kā jums viss ir, lai piepildītu to, ko jūs vēlaties, obligāti ievēlaties savās dzimšanas dienās, kādu jūs vēlaties savu jauno gadu. Tā, un otrā kārts. Tā, 7 zobeni. Te mums ir, kam varbūt būs jādara kaut kas tāds, ko jūs nebijāt plānojuši ne pēc plāna, vai kaut kāda informācija novirzīs jūs citā ceļā, nekā jūs bijāt iedomājušies, ka jums būs jāiet, ja kaut kas jauns tāds būs pavērsiens, kas nāk no goda ārēji apstākļi varētu piespiest, tā teikt, darīt to, ko mēs nebijām plānojuši, kas pēc tam var izrādīties, ka tas tieši ir novedis mūs kaut kur vēl labākā vietā. Tālāk mums ir darbs skorpioniem novembrī. Kādas enerģijas? 8 monētas. Par darbu runājot, monētu kārtas vienmēr ir pozitīva zīme, un 8 monētas ir par to, ka mēs ievācam ražu. Mēs iegūstam rezultātus no tā, ko mēs esam darījuši, un šī kārta arī saka, ka mēs esam labi speciālisti, ka varat saņemt novērtējumu par savu darbu, vai paaugstinājumu, vai kaut kādu prēmiju, komandējumu, tad kaut kāda veida balva vai iekšējais gandarījums par paveikto. Tā, un otrais par te mums ir jūtu karaliene. Varbūt būs kaut kāda darīšana ar vadību, ja karaliene simbolizē kādu, kas ir augstāk stāvošs. Varbūt jūs iecels par vadītāju, vai kaut kādas pārunas, sarunas, vai būs. Šeit mums izskatās, ka cilvēks arī lūdz kaut ko, varbūt ir pienācis laiks, piemēram, parunāt ar vadību par paaugstinājumu vai kaut ko, kas jums ir izraisījis varbūt diskomfortu darba ziņā, tad novembrī ir labs laiks, lai veiktu pārunas un rezultāts būs pozitīvs. Ko nesīs attiecību sfēra? Kādas būs enerģijas novembrī skorpioniem? Tā, mums ir karalis. Šis mums simbolizē, kā varētu būt kaut kādas savukārt sarunas vai darīšanas ar partneri. Un tās būs vairāk tādas uz emocijām, kaut kādas jūtekliskas, emocionālas sarunas, pārunas, notikums kaut kāds sirds līmenī, jo kausi mums atbild par jūtām, par emocijām. Kas te būs saistībā ar to partneri? Paskatāmies vēl novembrī. Tā, te mums ir beigu kārts 10 zobeni, kas bieži vien saka, ka mēs esam gatavi iet nākamajā līmenī. Tas var arī simbolizēt kaut kādu fizisku pārbraukšanu kaut kur citur jaunā vietā vai pārcelšanos uz citu dzīvesvietu vai ievākšanos kopā ar savu partneri, vai arī šķiršanos arī var simbolizēt. Tā kā precīzāk jāskatās vislabāk, protams, personīgajās prognozēs,
Bet jā, kaut kāda kustība attiecībās būs novembrī gaidām. Un ko mums saka orākula kārtis, kāds padoms ceļavārdi par novembri skorpioniem. Esi tu pats. Jā, rekur, cik skaista kārts ar vienradzi. Tad esi autentisks un tas tev sniegs personīgu spēku. Ja, tad noņemam maskas, domājam par to, kādi mēs vēlamies būt un ejam uz to. Jo visums mums dod patiesībā nevis to, ko mēs lūdzam, nevis to, ko mums vajag, bet to, kas mēs esam, to iekšējo stāvokli, ko mēs izstarojam, tas arī pēc tam atspoguļojas mūsu realitātē. Tā būtu tā ziņa no augstākajiem spēkiem, pie kā jums jāpiestrādā, izstrādāt to sevis versiju, kuru jūs vēlaties redzēt, un tad viss saliksies arī realitātē. Kā lai jums foršas dzimšanas dienas un brīnišķīgs jaunais dzīves gads, skorpioni. Atā!